Sveicināti! Godātie skatītāji, pirms dažām nedēļām mēs sākām interesēties par valsts pētījumu programmu Nacionālā identitāte, valoda, Latvijas vēsture, kultūra, cilvēku drošība. Pirmās sarunas un viedokļi par šo tematu ir izraisījuši jūsos interesi, par ko liecina arī mūsu e-pastā sabirušie jautājumi. Un šoreiz arī mēs turpināsim sarunu ar pētniekiem un turpināsim uzzināt valsts pētījumu programmā iesaistījušos zinātniekus. Un studijā ir Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas rektore akadēmiķe Dace Markus. Labvakar. Un šīs pat augstskolas profesors Jēkabs Raipulis. Labvakar. Un pievēršamies vienai tādai interesantai dialekta līnijai, var teikt. Arī. Ja? Tā arī, kā malēniešu dialekts Malēnijai, kas esot īpaša republika Latvijā, bet mēs par to vēl visi šodien maz zinām. Un cik šajā nacionālās identitātes programmā svarīga ir šī malēniešu līnija? Tā ir viena no identitātēm, ja tā varētu teikt, jo identitāti var meklēt dažādās jomās. Un identitāti var meklēt arī folklorā, atmiņu stāstos, dažādu sarunu ierakstos, bet ja identitātei pieliek klāt arī to, kas ir rakstīts baznīcu grāmatās, senajos pagasta tiesu protokolos, statistikas pārskatos, 19. 20. gadsimta sākumā latviešu periodikā, kas tika maz rediģēta, 17. gadsimta zviedru kartēs un vēl daudz kur, tad identitāte, arī malēniskā identitāte iegūst valstiskāku nozīmi, un tās atziņas, ko mēs te varam izpētīt, ir pamatotākas un pamatīgākas. Jā, akadēmiķis kundze, jūs esat tautas tērpā ieradusies šeit, un es gribu teikt, vai tas ir tiešām malēniešu tautas tērps? Jā, tas ir oriģināls, un svārki ir pilnīgi autentiski, tie saskan arī ar mūsu grāmatiņas radošie malēnieši un viņu valoda vāku, un kādreiz jau pirms daudziem gadiem mana mamma šādu mazu gabaliņu no tāda auduma saņēma kā dāvanu, jo Vabulnieku mājās vecā zirga deķī bija atrasts maziņš saglabājies gabaliņš no šiem senajiem bruņķiem. Tas tika saskaņots ar etnogrāfiem, ar vēsturniekiem, un tiešām jau Ziemera pagastā vesels koris un arī folkloras kopa ir apģērbti tādos skaistos greznos tērpos. Jā, profesor kungs, jūs pirms raidījuma man akadēmiķi tā pačukstēja, ka jūs esat arī malēnietis, bet izliekaties par lībieti. Kā tas nākas? Malēnieši un lībieši jau ir tā mazliet nomalē visu laiku bijuši. Bet no otras puses Malēnija ir blakus kaimiņos ar Igauniem, ļoti cieši ir dzīvojuši kopā un jaukušies. Un Igauni ir tiešie lībiešu radinieki no somu-ugru grupas, un tādēļ arī kaut kas varbūt malēniešos ir no lībiešiem, bet tas tā. Jā, bet tas arī ir interesanti, vai šīs valodas principā ir, jeb dialekti pareizāk sakot, ir ļoti... Ne valodas, ne dialekti. Ne valodas, ne dialekti. Tā starp citu ir zinātniska problēma, es par to arī gatavojos referēt, jo malēniešu vārda nav nevienā kartē. Konversācijas vārnīcā var atrast, arī PSRS vārnīcās šur un tur var atrast, bet tāda zinātniska vārda tā nav. Bet visi cilvēki, kas dzīvo, piemēram, Alūksnes novadā, zina, ja viņiem prasa, vai tu mājās runā latgaliski? Nē. Vai tu runā malēniski? Jā, viņi zina, kas ir runāt malēniski, kaut gan šīs izloksnes piedar pie augšzemnieku dialekta dziļajām latgaliskajām izloksnēm, bet tās atšķiras no latgalē runātajām. Tad sanāk, ka vēl īsti paši zinātnieki nav noformulējuši, kas tad īsti ir Malēnijas novads, kaut arī to sauc par īpašu republiku. Jā, mums ir skaidrs, un mēs mēģināsim panākt, ka mēs pierādīsim, ka ir dziļajām latgaliskajām izloksnēm variants, ko varētu saukt par malēniskajām izloksnēm. Tātad malēniešu izloksne, var teikt, taču nav līdzīga, teiksim, jūs teicāt kaimiņos igauņu un lībiešu otrā tur pusītē Latvijai, un tomēr jūs to valodu zinat gan vienu, gan otru. Nav līdzīga, protams, igauņu valodai, jo igauņu ir somu-ugru valoda, bet intonācijas piešķir šim te Malēnijas novadam savu nokrāsu. Un vispār jau varbūt tas raksturīgākais malēniešiem ir tā lauzītā izloksne, kas nav Varētu latgaliem. Kādu teikumu pateikt? Piemēram, jā. Ko tad īt šodien? Kā lūdzu?
sanākuši te parunāt par uzsvādām tādām lītām, citi nesaprūt. Nav jau te nekoda porta vīta, tie ir tikai televīzija. Nav nekoda porta vīta. Kas ir porta? Porta vieta ir tā vieta, kur ir uguns. Kurs pārvārdā uguns, tā tad nav jau te, tā mierīgi var uzvesties. Jā. Es atvainojos, mums ir zvans studijā. Halo, sveicināti! Halo! Labvakar! Labvakar! Te īsts Čivlis, kas arī kaimiņš ir malēniešiem. Kāpēc tie malēnieši vienmēr izraisa vairāk smaidu, teiksim, kādā dentiņa izruna, kā latgales dialekts? Un es atskatījos latviešu valodas skaidrošajā vārnīcā. Tur pavisam tā, jāsaka, es negribētu aizvainot studijā esošos, kur ir ļoti inteliģenti un cienījami cilvēki. Tur rakstīts latviešu valodas skaidrošajā vārnīcā, ka malēnietis raksturojums kā naivs, atpalicis, šauru uzskata cilvēks un provinciāls. Kāpēc tā? Kāpēc tā savā laikā, teiksim, tas skaidrošajā vārnīcā tāds raksturojums dot malēnietim? Paldies par viedokli, jā. Jā, raksturojums ļoti interesants, un ne tikai tāds vien ir bijis. Konversācijas vārnīcā var atrast, ka viena nozīme malēnijai būtu pilnīgi visa augšzeme, arī visa Latgale iekšā. Nu, tādā nozīmē šo vārdu vairs nelieto. Otra nozīmē ir nomaļus, dzīvojoši tādi nabadzīgi, panīkuši ļautiņi, arī to vairs nelieto. Un tad paliek tas joku, naivā malēnieša tēls, bet ļoti gudrā. Naivā, bet gudrā, un katrā ziņā pārsvarā visi malēnieši ir muzikāli. To iedibināja Jēkabs Zvaigznīte, savulaik pārtulkojot divus vācu darbus, kur, piemēram, bija 7 švābi, viņš tos pārsauca par malēniešiem, kaut gan pats nekad Alūksnes novadā nav bijis, rakstīja arī Pēterburgas avīzēs, it kā Alūksnes malēniešu runu atveidoja, un šie malēnieši bija tie dīvaini, kas, piemēram, uzceļ māju bez logiem un pēc tam ar maistiem nes gaismu iekšā, bet malēnieši pat tiešām ir ļoti tiekušies pēc gaismas, gara gaismas. Jā, es varbūt te par to, kad atpalikuši un tā, tas ļoti skarbi teikts, jo Es piekrītu, jo es pazīstu gudrus malēniešus. Cik mēs no rakstiem, tā, protams, nevaram tik pārāk senu vēsturi zināt, bet tas novads ir stipri bijis pārstaigāts visos laikos. Tur ir ceļš no Pleskavas, no Novgorodas uz Rīgu. Tur ir daudz pilskalnu, tur ir kapu vietas un senie kapu kalniņi. Bet pirmā faktiski vieta, kur sākās izglītība Vidzemē, tā bija Malienā, tā bija Alūksne, tas bija Apukalns un Zeltiņa, tātad 3 skolas, kuras mācītājs Gliks organizēja. 1683. gadā šīs skolas sāka darbību un sāka ļoti veiksmīgi. Vietējie bija ļoti atsaucīgi, pats Gliks bija pārsteigts un Vidzemes superintendants Fišers teica, tie, kas redz ar kādām sekmēm latviešu jaunieši mācās, tas ir pārsteigts. Pie tam jāsaka ļoti demokrātiski, jo skolās mācījās ne tikai puiši, to laiku uzskatīja, ka tiem tā garā gaismā vajadzīga vairāk, bet arī meitenes. Alūksnes no 94 skolniekiem 19 bija meitenes, tāpat Apukalnā. Un varbūt tas būtiskākais, kad pašā sākumā jau skolām veidojoties, sāka Gliks arī skolotājus audzināt. Un dažos gados no šiem latviešu puišiem izauga skolotāji 22 skolām, kuras Gliks atvēra Kokneses pastorātā. Un šie skolotāji mācīja vietējiem tālāk valodu lasīt, rakstīt latviešu valodā. Un tad, kad Ziemeļu karš visu šo lietu nojauca un mēris, kad palika tukšgalīgi, šie Glika skolnieki strādāja gan par česteriem, gan par apstāvētiem, tad aizstāja mācītājus, kuri jau to laiku nemaz latvieši tūmā nebija šādai te profesijai. Kā ir ar malēniešu izloksnes, valodas, dialekta, teiksim, uzturēšanu šodien? Vai jaunieši kaut kur var studēt, mācīties, izpētīt šo lietu? Var.
Cik tas dīvaini liekas, vai ne? Jā. Nezinu, vai 2010. gadā mēs izdevām šo grāmatiņu Radošie malēnieši un viņu valoda. Varbūt arī tas mazliet sekmēja tādu atkal jaunu pacēlumu, jo pašlaik patiešām Mārņkalna kultūras namā, piemēram, Ziemara folkloristes regulāri organizē pasākumus, kas notiek malēniski. Un Jaunlaicenes pagastā, Jaunlaicenē savukārt ir pat norganizēti malēniešu valodas kursi. Jūs varat iedomāties, ka cilvēki iet mācīties runāt malēniski. Daudz mācās. Es pati neesmu piedalījusies šais nodarbībās. Man tikai pa telefonu ir jautājuši dažādas konsultāciju jautājumus. Es domāju, ka pietiekami daudz. Un ir tā, ka, man liekas, ka ir tāds jauns pacēlums. Ir arī nodibināta radošo malēniešu kāda organizācija, sabiedriskā organizācija. Jā, jūsu grāmatā iespējams daudz, es neesmu lasījusi, gan ir daudz rakstīts par malēniešiem, kuri, teiksim, ir radoši, bet es arī domāju, ka Malēnija, teiksim, ģeogrāfiski ir ļoti skaista vieta, un tur vienkārši nevar neradoši būt. Tur vienkārši gribas dziedāt, gribas dejot, varbūt gribas visāds brīnums rādīt. Laikam vidi ietekmē. Malēnija ir tiešām brīnišķīga vieta, kaut vai skaistais Alūksnes ezers, Kornetu ezeri un Ilgāja ezers, kur viena saliņa atrodas Igaunijas, Latvijas robežu punktā, ko veiksmīgi dažkārt izmanto kontrabandisti. Bet tajā pašā laikā šī ir vieta, šis novads ir ar ārkārtīgi skarbiem apstākļiem. Te vienmēr ir ziema. Te ir kalni, kurus ir grūti apstrādāt. Mēs sakām Latvijas kalni. Salīdzinājumā ar Kaukāzu tie, protams, ir tikai pakalni. Tie ir ļoti skarbi dabas apstākļi. Man šķiet, ka malēniešu raksturu arī tas ir norūdījis. Viņi ir vairāk dabas bērni, kā raksta vikārs Kārlis Beldavs 1937. gadā. Tad šie ir dabas bērni, kas ir mācījušies sadzīvot ar dabu. Viņi nav bagāti, bet viņi mācījušies arī slavēt to, kurš viņiem ir devis tādus brīnišķīgus dabas apstākļus. Papildināsiet, mums ir 50 sekundes līdz pauzei. Jā, šeit ļoti dažādas profesijas uz tā pamata, kad ar zemīti nevarēja nopelnīt. Tāpat kā piebaldzēni savā laikā ir dažādas iekārtas būvējuši, tirgojušies, braukuši uz Rīgu, uz Pleskavu, uz Pērnavu. Un tas ir arī ļoti veicinājis tieši to apmaiņu gan kultūras, gan citādā ziņā. Un, teiksim, pirmais pūtēju orķestris tanī pusē jau sācis darboties ne pilsētā, bet laukos Jaunrozē 1873. gadā.